Viens dievs, viena reliģija. Sveiki, draugi! Šā video turpināsim lasīt no grāmatas Sevis atklāsmes esence. Un šoreiz 5. nodaļa – Viens dievs, viena reliģija. Tavas pārliecības tevi neizglābs. Bībele nosoda elgdievību, atzīmē kristiešu viesis. Tomēr es esmu lasījis, ka katrā indiešu mājā ir vismaz viens elks. Kā kristieši un ebreji turklāt var nenosodīt šādu praksi kā pagānismu? Meistars atbildēja. Pieņemsim, tu redzi mazu meitenīti spēlējamies ar lelli un izturamies pret to, it kā tā būtu viņas mazulis. Vai tu viņu nosodīsi sakot, šī lelle ir tikai nedzīvs objekts? Spēlēšanās ar lelēm var pat kalpot praktiskiem mērķiem, palīdzēt sagatavot bērnu būt par māti kādu dienu. Attēli līdzīgi var palīdzēt cilvēkos atmodināt un fokusēt viņu pielūgsmi. Vai kristieši netur attēlus uz saviem altāriem arī, piemēram, Jēzus krusta? Vēl iedomājiet par visiem attēliem, ko Dievs mums devis dabā. Ja mēs viņu mīlam, vai tad koku, puķu un saulrietu skaistums mums neatgādinās par viņa bezgalīgo skaistumu? Elgdievība, ko nosoda Bībele, ir ego prakse likt radību augstāk par radītāju, pielūgt naudu un ne dievišķo dārgumu sevī, pielūgt cilvēku mīlestību un ne dievišķo mīlestību, pielūgt viltus apreibinātājus, kā vīnu un seksu, bet nelūgties par dievišķas ekstāzes reibumu. Bībele iebilda Paramhans Joganandas darbības jaunpienācējs. Saka, ka Jēzus ir vienīgais Dieva dēls. Kā tad tu vari runāt par citiem meistariem, kā viņa līdziniekiem? Meistars atbildēja. Kad ebreji apvaino Jēzu par zaimošanu par to, ka viņš teica, es un mans tēvs esam viens, viņš tiem atbildēja. Vai jūsu svētie raksti nesaka, ka jūs esat dievi? Katras reliģijas sekotājiem patīk apgalvot savu pārliecības unikalitāti. Viņu prasības tomēr rodas no cilvēcīgas nesapratnes un nezināšanas. Visiem patīk apgalvot, ka viņa paša īpašumi ir tie labākie. Jēzus, kā visi diženie meistari, runāja no diviem identitātes līmeņiem – cilvēku un dievišķā. Kā cilvēks viņš varēja saukt no krusta – Tēvs, kāpēc tu esi mani pametis? Bet savā bezgalīgajā, dievišķajā sevī viņš taisnīgi varēja teikt, ka viņš ir vienīgais Dieva dēls, jo tajā apziņā viņš identificējas ar Kristus apziņu, kas ir vienīgais Dieva ārpus radības tēva atspulks radībā. Kristus apziņa nav vīrs ar bārdu un plīvojušu apmetni. Kad Jēzus lietoja vietnieku vārdu es, runājot no plašā apziņas stāvokļa, viņš atsaucās uz visu radību, bezgalīgo sevi, nevis uz savu mazo cilvēku ķermeņu. Kristus apziņa ir visa radītā visuma apakšā. Jebkurš, kurš atņem savu apziņu no ego pieķeršanās un apvieno to ar bezgalību, var ar pilnām tiesībām teikt kopā ar Jēzu, es esmu Dieva dēls. Viņš var arī teikt, es un mans tēvs esam viens, kā to darīja Jēzus, jo dēls un tēvs ir vienas realitātes aspekti. Šajā stāvoklī viņa es apziņa vairs nav cilvēka ķermeņa limitēta. Vilnis ir ieplūdis atpakaļ milzīgajā okeānā, no kura tas nāca. Tas ir kļuvis par okeānu. Jūs sakāt, ka dzīves mērķis ir atrast Dievu, izaicināja salīdzinošās reliģijas students. Tomēr šī ticība nav universāla. Piemēram, budisti pat netic Dievam. Jogananda atbildēja. Buda nebija ateists. Viņa mācībām, kā visiem dižiem meistariem, bija jāsniedz to laiku nepareizo priekšstatu labojumi. Tā laika cilvēkiem bija tendence ļaut Dievam darīt darbu viņu vietā, garīgi runājot. Tādēļ Buda uzsvēra cilvēka paša pūļu nozīmīgumu garīgos meklējumos. Kā skan izteiciens, pudiņa pierādījums ir tā ēšanā. Tie, kas dziļi praktizē Budas mācības, un ne tie, kas tikai par tām strīdas, sasniedz savu mērķi.
To sasniedzot, viņi atklāja, ka tas ir tas pats, kas visām dižām reliģijām – bezgalīgā sevis atklāsme un brīvība no maldu šķēršļiem. Saistībā ar saskaņas meklēšanu starp visām reliģijām, turpināja meistars, būtu kļūda pieņemt, ka tās visas vienādi nākušas no viena dievišķa ieskata līmeņa. Patiesības reliģija pamatā ir mūžīgas, tās nevar tikt izgudrotas. No to avota dievišķi apgaismotu meistaru atklāsmē, tās kļūst izšķīdinātas saskaroties ar neapgaismotiem cilvēkiem. Tas ir iemesls, kāpēc Dievs laiku pa laikam sūta savus atmodinātus dēlus atpakaļ uz zemi, lai atjaunotu reliģijas garu un atgrieztu šīs ārpus laika esošās mācības to pirmatnējā tīrībā. Vienmēr pastāvēs atšķirības uzsvaros atkarībā no mainīgajām laikmeta vajadzībām. Fundamentālās patiesības tomēr vienmēr paliek nemainīgas. Students. Kāds īpašais mērķis ir jūsu misijā uz zemes? Jogananda. Lai atmodinātu cilvēkos vajadzību pēc sevis atklāsmes, caur meditāciju un caur labu kompāniju vai biedrību ar citām patiesību meklējošām dvēselēm. Tādēļ arī šīs organizācijas nosaukums Self-Realization Fellowship, sevis atklāsmes biedrība. SRF tika sūtīta, lai atgrieztu pasaulē oriģinālās jogas mācības un zinātni, kā to mācīja Krišna un oriģinālo Jēzus Kristus kristietību. Apmeklētājs. Vai jūsu mācība ir jauna reliģija? Meistars. Tā ir jauna izteiksme patiesībām, kas ir mūžīgas. Dižās pasaules reliģijas vienmēr atnesuši avatari, dieva inkarnācijas vai nolaišanās. Tāda inkarnācija bija Krišna, tādi bija arī Jēzus un Buda. Avatars ir pilnībā atbrīvots meistars, kas atgriežas uz zemes, lai veiktu īpašu dievišķu misiju. Šis māceklis reiz jautāja Paramhansam Yoganandam: Meistar, vai jūs esat avatars? Ar mierīgu vienkāršību meistars atbildēja: šāda svarīguma darbs būtu bijis jāuzsāk kādam tādam. Paldies! Līdz nākamajai reizei. Ra